Čau visiem! Šodien es beidzot filmēju savu favorītu video. To es esmu pēdējo reizi darījusi ļoti sen. Es pat neatceros, kad, man liekas, pirms pusgada atpakaļ. Tā kā šodien es nolēmu uzfilmēt šādu video, jo lietu, kas man patīk, ir sakrājušās ļoti daudz. Būs daudz ko parādīt, protams, parādīšos daudz mazāk nekā patiesībā man patīk, jo vienā video to, manuprāt, visu nevar parādīt. Sākšos ar savu mīļāko kategoriju, kas ir kosmētika. Īstenībā šeit manas gultas stāv diezgan daudz preču, bet domāju, ka es jums to varēšu diezgan ātri parādīt, jo ļoti daudz no tām ir lūpkrāsas, un par to nav gari ko stāstīt. Tagad rokās es turu lietu, kas ir kosmētikas produkts, un daudzi, kas krāsojās, tātad meitenes daudzas domā, ka šo lietu nevajag, bet ticiet man, ja jūs pamēģinātu, jūs saprastu, ka krāsoties bez tā nav iespējams, un tātad tā ir NYX bāze, kura, manuprāt, ir tiešām vajadzīga, tādēļ, ka es salīdzināju, kāda ir atšķirība ar bāzi un bez bāzes. Un pirmkārt to var redzēt tādā ziņā, ka es, piemēram, uzlieku atsvērnes bez bāzes, un principā var teikt, ka es aizēju skolu, man atsvērna vairs nav, bet ar bāzi atsvērnes turās tiešām līdz dienas beigām, un iepriekš es biju izmēģinājis arī citas bāzes, bet tagad es turos pie šīs pašas NYX, jo ļoti mani apmierina. Nākošā kosmētikas prece ir Sleek highlighteru palete. Šos, starp citus, noskatījos no krievu youtuberis Kate Club. Šajā paletē ir 4 highlightera toņi, 3 sausie un 1 mitrais. Tā kā, ja jums nav highlighteru paletes un jūs meklējat, noteikti var jums ieteikt šo Sleek highlighteru paleti. Tagad es jums pastāstīšu par H&M vaigu sārtumu, kas man ir īstenībā neilgu brīdi. Es teiktu tā, maksimums 2 nedēļas, bet es tagad uzreiz varu teikt, ka tas tiešām mans favorīts. Šis vaigu sārtums ir tāds pelēk rozā tonī, un kas ir kā plušs šim vaigu sārtumam, tas ir tas, ka tas ir krēmveida. To var uzlikt tikpat labi ar pirkstiņiem, jo nav pieejamas otiņas, bet, protams, arī var likt ar otiņu. Šīs vaigu sārtums man turās vēl projām, es tātad no rīta uzliku. Tagad jums parādīšu arī precīti, kas ir pirkta H&M-ā. Un ar to es esmu ļoti apmierināta un arī tikpat priecīga kā ar vaigu sārtumu vispārējo, ko es esmu līdz šim jums parādījusi. Tātad tas ir lainerīts. Tagad strelkas var uzvilkt ar pāris kustībām, jo tas pavisam vienkārši ar šo laineri. Protams, varbūt var arī atrast no citām firmām. Tā tas ir līdzīgas flomasterim un tādēļ tik viegli uzvilkt. Un vēl precīzi, ar ko es vēlos ar jums padalīties, tās ir no Artistry. Tātad šādas te pūdera veida spīdīgas atsvērnes, un es biju Amway pasākumā, kurā man uzdāvināja Artistry kosmētiku. Tātad man tās 2 toņos, vienas varētu teikt, ka ir tādas baltas ar zelta nokrāsu, un otras ir rozīgi bronza tonī, varētu tā teikt. Un tātad kādēļ es saku, ka tās ir pūdera atsvērnes, tādēļ, ka tās ir tā kā birdenes, iekšā šeit ir otiņa, ar kuru var uzlikt atsvērnes. Un kas ir pats labākais šīm atsvērnām, ka tās tiešām bez bāzes turās visu dienu. Un, beidzot mēs nonācām pie pēdējās kosmētikas kategorijas, tātad tās ir lūpu krāsas. Lūpspīduma lūpu krāsas. Sākšos ar balzāmiņu. Tas ir Carmex, kuru es jau jums biju rādījusi savā video, kur es rādīju vispār savas lūpu krāsas. Un varu to rādīt arī savā favorītu video, jo tiešām to es lietoju ļoti bieži. Dēļ tās smaržas. Nākošā ir sarkanā goša lūpu krāsa, to es jau jums rādīju video, kā krāsot sarkanas lūpas, bet varu arī parādīt šajā video, jo principā visas reizes, kad es esmu krāsojis sarkanu lūpu krāsu, es izmantoju tieši šo te gošu. Tātad tā ir matēta un ar 5. numuriņu. Nākošā lieta ir arī no H&M. Jā, es biju H&M-ā un nopirku kosmētiku sev. Tas ir kā lūpu balzāmiņš, neitrālā tonītī. Principā var teikt, ka tas kā tas ir lūpu balzāms, caurspīdīgs, bet ar ļoti skaistiem mirdzumiņiem. Un tam ir 409. numuriņš. Beidzot nonācu pie pēdējās preces, kas ir kosmētikas kategorijā. Tas ir Michael Kors lūpu spīdums. Īstenībā pēdējā laikā es arī diezgan bieži lietoju lūpu spīdumus, un šo es izvēlējos, jo kaut kā no visiem spīdumiem, kas man ir, es šo visbiežāk izmantoju, lietoju. Tas ir Michael Kors, tādā persika tonītī ar skaistiem spīdumiņiem. Es biju filmējis vienu video, kurā es rādīju Victoria's Secret
ķermeņa spreju, kas bija ļoti svaigā aromātā. Un tādā video es pieminēju, ka ziemas laikā laikam es rādīšu savus otrās smaržas, kas ir saldas. Tagad ziemas laikā es visbiežāk arī šo spreju sev pūtu, jo ziemā man tiešām patīk saldās smaržas. Un pats labākais visiem Victoria's Secret sprejiem tas ir tas, ka tās tiešām ilgi turās. Tagad es jums parādīšu savu mīļāko naguloku. Un pēdējos 2 mēnešos visbiežāk es krāsoju sarkanus nagus. Biju arī uzlikusi gēlišu, bet pārsvarā es krāsoju pati mājās ar sarkanu rimeli naguloku. Man ir tāda problēma, ka vispār neviena naguloka, kuru es esmu mēģinājusi, neturās uz nagiem, bet es esmu atraduši šo rimeli 60 sekundžu, kas vismaz salīdzinoši ar citām ilgāk turās. Un šobrīd rokās turu savu vislielāko favorītu, kas ir mammas telefons. Tas ir vienkārši, es vienu brīdi apsvēru domu, varbūt samainīties ar mammu ar telefoniem, jo man ir pašai 6. iPhones, un mamma tikko nopirka šo Samsung Galaxy A5 telefonu, un es domāju, varbūt man samainīties, bet īstenībā mamma pati to negrib, jo mammai ļoti patīk šis telefons. Un Instagramā es jau biju ielikusi bildes, un starp citu es biju arī bildējusi daudz no savām pēdējām Instagram bildēm tieši ar šo telefonu. Jā, es ceru, ka mamma šo video neskatīsies. Piedod, mamma. Un šis tonis vienkārši, tas saucās persiku mākonis. Apkārt ir metāla korpus un stikls, kas, manuprāt, pats galvenais ir telefonā, tā ir kamera. Kamera šim telefonam ir ļoti laba, dzidra, tāpat arī to var atbloķēt ar pirkstu nospiedumu. Tāpat arī priekšējā kamera ir ļoti laba, un salīdzinot ar manu 6. iPhone, šis telefons ir krietni lielāks. Tiešām, šis ir tiešām mans liels favorīts. Jūs jau droši vien zinat, kāda bija man iepriekšējā tumbiņa, tagad man ir jauna. Tad šīs tumbiņas nosaukums ir Mini Level Box. Ziniet, ar ko man vislabāk patīk šī tumbiņa? Protams, skaņa ir svarīga, un šai tumbiņai ir ļoti tīra, ļoti laba, bet man ļoti patīk šī tumbiņa pēc šī dizaina. Es ļoti ērti šai tumbiņai, šeit ir tāda kājiņa, tad to var viegli novietot uz galda, atstatēt pilnībā jebkur, kur jūs gribat. Tātad podziņas ir ieslēgt, izslēgt, skaļāk, klusāk un pauzēt. Ja patur podziņu skaļāk, tad var pārslēgt nākošo dziesmu, ja klusāk, tad pārslēgt iepriekšējo dziesmu. Uzlādējas tā ar USB vadu, un tad, kad jūs pieslēdzat pie lādētāja tumbiņu, tad šī pusē parādās gaismiņas, un jūs varat redzēt, kad tumbiņa ir uzlādējusies, vai arī, kad pieslēdzat, tad cik ļoti tā ir izlādējusies. Samsung tumbiņa ir tiešām krietni labāka, tīrāka, skaidrāka, un skaņa arī ir skaļāka, starp citu. Beidzot esmu nonākusi pie drēbēm, tātad pie pēdējās kategorijas, un gribu jums parādīt šādu te rūtainu kraklu. Tas no Rezerved veikala, un iegādājos to, manuprāt, arī aptuveni oktobrī vai novembrī, tātad diezgan pasen. Cik reizes es esmu vilkusi šo kraklu? Nu, ļoti daudz, man tiešām tas patīk. No visiem krakliem, kas man laikam ir šāda tipa stila krakliem, šis ir mans mīļākais. Ļoti patīk tā krāsa, rūtiņas, un laikam pats labākais ir tas, ka es esmu paņēmusi 36. izmēru, tātad šis krakls man nav apsvīlēts, man ļoti patīk vai šādi aizpogājot to nesēt, vai arī attaisot vaļā un apakšā pavalkot melnu vai baltu maiciņu. Nu, ļoti stilīgi izstās, man patīk, un krakls arī ir tāds garāks nekā visi mani pārējie. Vēlējos jums parādīt savu lielo džinsa jaku, jo man ļoti tā patīk. Es pārsvarā ikdienā visbiežāk nesāju ādas jakas, bet pēdējā laikā ādas jaku vietā es vienkārši velku šo džinsa jaku. Tad šīs te visas uzlīmītas, piespraudītes, visu šo te es esmu uztaisījusi pati. Man laikam visvairāk patīk šis te aizmugurē uzraksts Snap Queen, jo tā kā man ļoti patīk snapot, un manuprāt tas uzraksts ir piemērots man. Domāju, ka ar laiku es vēlētos, lai šeit būtu vairāk uzlīmīšu. Un kā pēdējo lietu no drēbēm, es gribēju parādīt bikses, kuras šobrīd man ir mugurā. Un man liekas, kopš brīža, kad es tās iegādājos, visu laiku man ir tikai šīs bikses. Tās ir ādas imitācijas bikses, protams, tam īsta āda. Un tad tās ir ļoti vieglas, ļoti ērtas.
Pats labākais šīm biksēm ir tas, kādēļ es tās tik bieži nesāju un neizmainu pret nevienām citām. Tas ir dēļ tā, ka jūsu svieta beidzas līdz šejienei, tātad līdz nabai tā ir. Un tas nereāli pagarina kājas. Es tagad uzslēgšu dziesmu, kuru šī mēnesī es ļoti bieži klausījos, bet īstenībā es nevaru paskaidrot, kāpēc, jo man dzīvē viss ļoti labi, bet vispār šī dziesma, nav par to, ka viss ir labi. 1, 2, 3, they gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Exes and the oh-oh-ohs, they hunt me. Šī ir otrā dziesma, kas man patīk, tātad tā ir no filmas Lola, un pēdējā laikā vispār klausos visas dziesmas, kas bija pieminētas šī filmā, un ļoti patīk tās. Everybody wants to be loved, oh, 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 oh. Everybody wants to love, everybody wants to be loved, oh, oh, oh. Kā jau es teicu, kad klausos visas dziesmas, kas ir pieminētas filmā Lola, tā kā šī ir arī dziesma no filmas. Īstenībā man tagad ir grūti izvēlēties dziesmas, kuras jums parādīt, tādēļ, ka es tā kā skatos, kuras man ir YouTube ielaikotās, un tur 300, tā kā izvēlēties dažas no tām, kuras jums parādīt, ir grūti. Es ar viņu kopā jūtos neaprakstām labi, mēs esam tā kā viņi, mēs esam nešķirami. Visas atmiņas ir viens, kas mainījuši mūsu abus, es viņu vēlos tik ļoti, bet vēl joprojām nav gara. Starp citu, kamēr filmēju šo video, man piezvanīja kurjers un atveda paciņu. To pat nevar nosaukt par paciņu kasti. Paskatieties, cik tā ir liela. Kadrā gandrīz neielien. Un tā kā jums ir interesanti uzzināt, kas tur ir iekšā, tad gaidiet nākošo video, kurā es jums parādīšu, kas tad tur ir iekšā. Šis video kopumā sanāca diezgan garš, bet vismaz parādīju jums visus preces, kas man pa diezgan ilgu laika periodu ir tiešām patikušas. Protams, lietu, kas man patika, ir daudz vairāk, bet bija kaut kā jāizvēlās vismaz tie paši favorīti, kurus jums parādīju šajā video. Ceru, ka jums patika šis video. Paldies, ka noskatījāties. Ar mīlestību jūsu Brenda Vī. Atā!